Unda Ģēģere, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Veterinārā medicīnas fakultātes mazo dzīvnieku patvērsmes vadītāja. Jau 30 gadu garumā šis ir viņas sirdsdarbs. Lielā mīlestība pret dzīvniekiem Undai aizsākās, kad meitenei bija 10 gadi un viņa nokļuva zirgu stallī. Un tagad, kā viņa pati saka, šis darbs ir dzīvesveids, kas visam dod dziļāku jēgu. Undas vadībā šī patvērsme ir kļuvusi par nozīmīgu vietu Jelgavā, kur ne tikai tiek glābti un aprūpēti pamestie un nelaimē nonākušie dzīvnieki, bet tā arī kalpo kā praktiskās apmācības bāze studentiem. Unda Ģēģere ar savu nesautību un profesionālu atbildību ir attīstījusi mazo dzīvnieku patvērsmi par sabiedriski un izglītojoši nozīmīgu centru, kas veicina atbildīgu dzīvnieku turēšanu, sabiedrības izglītošanu par dzīvnieku labturību un dzīvnieku aizsardzību. Viņas darbs palīdzējis izglītot vairākus tūkstošus studentu, iedvesmojis neskaitāmus brīvprātīgos un uzlabojis pilsētas iedzīvotāju attieksmi pret dzīvniekiem. Unda Ģēģere savu kolēģu acīs ir saprotoša, gudra, prasīga un mērķtiecīga vadītāja. Manas darba jēga ir kāda dzīvnieka sakārtota dzīve, un pie viena arī varbūt kāda cita cilvēka sakārtota dzīve. Ja? Jo cilvēks bez dzīvniekiem nevar, un dzīvnieki bez cilvēkiem arī nevar. Un ja mēs esam tā starpvieta, kur viņi var satikties, un varbūt daudziem dzīvniekiem nokļūšana patversmē ir labākais, kas ar viņu noticis viņa dzīvē. Ja? Un ja mums izdodās sakārtot viņu laimīgi un ilgi dzīvi, ja? Tad tas man ir tāds liels gandarījums.